Es esmu bērnu psihiatre, strādāju bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā, bērnu slimnīcā. Un ikdienā saskaros ar jauniešiem, kas vai nu pavisam nesen ir uzsākuši lietot vielas, un var arī būt tā, ka lieto ļoti regulāri. Līdz ar to mēs diezgan ļoti daudz zinām par to, ko darīt, kā palīdzēt. Tas, ko es gribēju teikt, ir, ka pusaudžiem jauniešiem smadzenes vēl tikai veidojās. Un, ja lieto vielas regulāri, tad ir tā, ka mūsu spriestspēja var samazināties. Un mūsu spēja regulēt savas emocijas arī un var ļoti pasliktināties. Un lielā problēma ir tāda, ka lietojot vielas regulāri un daudz un bieži, mums var palikt ļoti, ļoti grūti tikt vaļā no tā. Un jo vairāk lietojam, jo mazāk ir iespēja, ka es varēšu to izdarīt bez palīdzības. Jaunieši apreibinošas vielas lieto tādēļ, ka vielas ir ļoti, ļoti plaši pieejamas. Mūsu galvās ir uzbūrts fantastisks stāsts par to, ka vielas lietot ir superīgi. Mēs pat dažkārt nespējam iedomāties, kā tas būtu, ka mēs varētu izklaidēties vai svinēt dzimšanas dienas bez šampanieša, piemēram, vai bez alkoholiskā šampanieša. Un tie iemesli, kāpēc lieto pusaudži apreibinošas vielas, ir saistīti, protams, ar to, ka pieejams ļoti viegli tie stāsti, ko mēs savā galvā esam uzbūruši, cik tas ir forši, un arī tas, ka mums mēdz būt problēmas dzīvē, un mēs aizmirstamies lietojot apreibinošas vielas. Tas, ko mēs redzam, ir, ka jaunieši daži, kuri tiešām lieto daudz un dikti un ir nepieciešama ārstēšana, nāk ar vecākiem. Un jaunietis ir tā iemācījies izraisīt savā vecākā vainas apziņu, ka vecāks ņem un paraksta dokumentus un izņem pacientu ārā, un jaunietis nesaņem ārstēšanu, kas viņam īstenībā ir ļoti vajadzīga, un mēs par to ļoti uztraucamies. Ir svarīgi dzīvot dzīvi tīri, brīvi, tāpēc, ka mēs varam izdomāt tik daudz citus veidus, kā izklaidēties. Un mēs pilnīgi noteikti to varam, jābūt tikai radošiem. Tā, kad, jā, paldies, uz redzēšanos, slēdžu!